Alderis, Škoda un Basketbola savienības rīkotās akcijas Trāpi un brauc fināls šogad norisinājās Arēnā Rīga. Alderis Latvijas Basketbola līgas 4. fināla spēles laikā. Pirms VF un Ventspils cīņas laukumā devās 60 Trāpi un brauc akcijas dalībnieki, kuri šo iespēju nopelnījuši pateicoties Alderis LBL spēļu apmeklēšanai sezonas gaitā. Viņu uzdevums lielajā finālā jāveic precīzs soda metiens retro stilā. "52 basketbola līdzjutēji izkrīt jau pirmajā kārtā, nākamo kārtu sasniedz 8 precīzo metienu autori. Basketbola grozi, un es tur varu trenēties, cik vien gribu. Tā es centos iemest. Un iekrita. Pēc tam šie 8 dalībnieki devās uz sodmetienu līniju vēlreiz. No tiem precīzi bija tikai 2. Izšķirošajā kārtā izdodas iekļūt Dāvim Kumam un Agrim Budrēvičam. Emocijas vienkārši uzsprāga. Pēc pirmā metiena tas jau man bija galvenais pirmo iemest. Tā jau zin kā, tā jau tālāk redzēs kā. Amazing. Es pat vēl joprojām neaptveru to situāciju. Nespēju noticēt tam, jo šodien tikai uzzināju, kas būs jādara īsti. Nebija īpaši izlasījis e-pastu, tāpēc jā, tas bija pārsteigums milzīgs. Izšķirošā cīņa par jauno Škoda Fabiju norit finālspēles puslaika pārtraukumā. Šoreiz bumba jāiemet grozā, stāvot pret to atmuguriski. Spriedze ar katru nākamo metienu aug. Starp Dāvi un Agri notiek sīva cīņa, taču bumba grozā nelido. Puslaika pārtraukums izrādās par īsu, lai noskaidrotu, kurš mājās brauks ar jauno automašīnu. Tiek sagaidītas spēles beigas un nervozā divu cīņa turpinās. Arēnā valda satraukums. Bumba atkal ilgu laiku groza tīkliņam cauri nelido. Ar katru nākamo metienu satraukumu deva divkāršojas, līdz kārta atkal pienāk 18 gadus vecajam Dāvim. Tukumnieks, Jūrmalas Fēniks komandas līdzjutējs, nokoncentrējas un raida bumbu grozā, tiekot pie uzvaras akcijā Trāpi un brauc un, protams, solītās jaunās Škoda automašīnas. Ļoti patikās šis konkurss, uztraukuma bagāts. Tagad tiešām patīkams sajūtas, ka nevar aprakstīt. Man liekas, ka ir jābrauc uz CSDD vispirms, ir viņi jāreģistrē. Pēc tam jau, nezinu, mājās svinē. Apliet ar šampanieti nomazgāt.